tik daudz cilvēku. Man prieks, ka jūs atnācāt. Čau, 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 jā, čau. O, Barbara Smirnova. Vai, jā, Smirnova. Čau. Paldies par sirsniņām, paldies, ka Dace Pacīte ielūdzi sekotājus. Mēs varam sākt, jo man jums ir tā kā atjautības uzdevumi. Paldies Samantē 987 par follower ielūkšanu. Tātad, paldies Palulī par follower ielūkšanu. Jūs vienkārši laikam gribat, lai es nosaucu jūsu niknējumu, jā. Un tāpēc, labi, tātad. Es jau iepriekšējā tiešraidē, kas bija iepriekšējā, neticu pati sev, es teicu, ka man ir 145 video. Un man radās ideja, kad es varētu uztaisīt nelielus atjautības uzdevumus, vienkārši pastāstīt par savu tā kā YouTube kanālu, to daļu, kuru jūs neredzat. Un skatījās tikai 2 cilvēki. Man bija tāds, kāda jēga 2 cilvēkiem uztaisīt šo un tiešraidi. Un viņas teica, jā, taisi, un jūs atnācāt. Tāpēc no 145 video ir visvairāk skatītākie. Un te uzrakstat, kā jums šķiet, kurš ir vairāk skatītākais. Es varu pateikt priekšā, ka šim video ir 44,437 skatījumi. Un tas ir daudz, vai ne? Čau optimiste un čau Elīziņa. Tas ir daudz. Bet pamēģiniet uzminēt, kuram video ir tik daudz skatījumu. Man pašai nešķiet, ka tas video būtu pelnījis tik daudz skatījumu. Nē, nav tie vecie ērmi. Vecie ērmi pašlaik ir 4. vietā ar 31,842. Par barikādēm, vai nē, tas vispār kaut kur apakšā. Un tur bija vēl viens, kas tas bija? Emoji challenge. Emoji challenge pat tuvu tur nav, nē. Jā, cilvēki. Tātad, paldies Kauguram, kurš ielūdz followers. Nē, es nemontēju video, es uzdodu atjautības uzdevumus. Rīt rutīna, tā noteikti nav. Kas forš? Paldies Elīziņa. Kas forš? Par vecajiem ērmiem. Paldies Army of NBA LV. Kurš video? Nē, barikādas, nē, viņas vispār kaut kur tur apakšā. Nē, emoji challenge. Jā, varbūt. Viņš nav izdevies. Paldies. Cilvēki nāk. Es varētu sākt no jauna visu, ne? Labi, tātad vēlreiz. Čau. Vēlreiz es stāstu. Man YouTube kanālā ir 145 video. Tie visi nav redzami, bet ir viens, kurš ir visvairāk skatītākais. Čau. Nē. Dzimtdienas dāvanas ir 5. vietā ar 31,631. 1. aprīļa video. Man ir 2 tādi. Kurš? Šī gada vai pagājušā gada? Čau. Tātad, kurš ir pats populārākais video? Ar 44,437. Jā. 2014. gada video tas ir. Šī gada. Jā. Skaidrs forši. Es centos uztaisīt, kaut ko tā kā pēc tāda paša dizaina. Kā pagājušajā gadā. Tā. Čau. Joprojām jautājums nav atbildēts. Kuram video ir 44,437 skatījumi? Kā jau minēja, nē, Ziemassvētku pantiņi, nē.
YouTube man var atrast Kadime. 1. aprīļa video, jeb kā izjokot 1. aprīlī ir 3. vietā. Pēc visskatītākajiem ar 38,823 skatījumiem. Cik skatījumi pirmajam? Pirmajam 44,437. Un reāli tas ir prātam neaptverami. Un uzvarētāja ir Elīziņa, bet kurai daļai? Nē, pirmā daļa, nē, tā nav. Jā, otrā daļa, man nav 4. Nē, man ir 4. daļa. Otrai daļai, jā, reāli, tā ir, manuprāt, neizdevušākā daļa, un viņai visvairāk skatījumi. Un 2. vietā reāli arī ir māsas Katrīna un Dita 3. daļa, kas ir turpinājums 2. Nē. Zobamelis, Emālis, labais. Jā, tā varētu būt, es tev vēl biju nepieredzējusi. Tad pajautāsim. Paskatīsimies, kurš ir pēdējais. Kurš ir pēdējais, jā, labi. Jā, māsas Katrīna un Dita ir 1. vietā ar 44,000, un jau aizmirsu, cik tur tiem skatījumiem. Opā, lilā. Skaidrs. Kurš būs pēdējā vietā? Tas es zinu. Kurš pēdējā vietā? Video. Tie kādreizējie video. Tā. Pavasaris. Nē, pavasaris ir nedaudz augstāk par pēdējo vietu. Jā, Katrīna Dita ir 1. vietā, 2. daļa ar 44,000 skatījumi. Haus kaut kāds pēdējā vietā, mēs tagad runājam par pēdējo vietu. Pēdējai vietai ir pavasars tūlīt beigsies, varbūt uztaisīšu vasaras. Man vispār tāda dieja vai nesanāk, bet tagad varētu sanākt. Tātad 231 skatījums. Reāli padomājiet, cik 1. un pēdējā vieta ir atšķirīga. Vajag kalkulātoru, lai to izreikinātu. Tātad paņemsim 44,000, izdalīsim ar 231. Pirmais video, nereālais TV. Čau. Nereālais. Pirmais video pat ir populārāks par viņu. Tas ir jau pēc 2 mēnešiem taps video. Tātad mums vajag kalkulātoru, jo es nevaru tik liels. 44,000 dalīts ar 231. Kuram video ir tie 231? Tas ir 190,47619,476 reizes mazāk. Ap šiem 190 reizes mazāk. Wow, tiešām neaptverami. Jūs vispār, manuprāt, es saku, pavasars tūlīt beigsies. Diez vai ir jēga taisīt. Jūs nevarat uzminēt, kuram video? Tas ir ekspedīcijai 2. Nē, Ziemassvētku konkursu video bija pat kaut kur netik. Un vasaras, vasaras varētu būt vasaras sākumā. Kaut kur jūnijā varbūt. Ekspedīcija 2. Bet reāli man patīk, ka mani daudzi pirmie video bija HD kvalitātē.
tev laikam kaķis uzkāps tas stūrs. Mans kāmītis. Yes. Jau projām tiešām? Jā, jau cita. Uzmin, cik man ir skatītākajiem video skatījumi. Kur tev ir tiešai, ar kuri? Periskopē. Jau periskop! 3 svītras un 2. Uzmini, kuram video ir 44,000 skatījumu? Es nezinu. Tam, ko tu tur basketbolu, ka mēs spēlējām. Nē, ne jau periskopē, YouTube. 44,000. Vairāk. Nē. Jā? Jā? Kurai daļai? Nē, 3. Otrajai. Un uzmini, kuram ir 190 reizes mazāk skatījumi. Katrīna, vai jau mīts? Neizdevuši. Mazāk. Tā kā tas ir... Vismazāk? Jā. Tev jau pirmajam video. Jā, bet padomā reāli es izreicināju. Es nopaļoju uz Jau leju. periskop. Ekspedīcija 2. Ar 231 skatījumu. Periskop. Jāiet uz treniņu. Iešu es. Jā, man ļoti patīk šitais video iepazīsties, tev raksta jo, iepazīsties Jorke, viņš ir tik smuks nofilmēts, bet viņam tikai 1322 skatījumu. Ko periskops raksta? Pastāv. Kas viņš tāds? Kas viņš ir tāds? Kas ir viņš? Viņš ir vietniekvārds. Tāds arī vietniekvārds. Un tik vēl uz treniņu. Kad ātrāk iet. Nav jau svarīgi, galvenais jāiziet. Tu vari ar degunu tā. Kas? Tu vari ar degunu tā. Ko? Jā, var. Bet ne jau tā kā pacelt. Bet... Papulšinātnās. Jā. Galvenais jau ir attieksmī. Tu aiziet, nav jau svarīgs laiks. Nu tagad ir 21,5. Nu, bet uz treniņu jāiet. Čil. Lai skatīties, kāpēc tas vats ir tik garš. Uz treniņu. Tu aizēji, teiksi pieliet. Joprojām jautājums, kas viņš tāds. Kas viņš tāds. Nu. Cilvēks. Mani sauc dažādi. Par pelmeni pāvestu. Es esmu students. Tas ir viens jau. Vēro, ņemot no socioloģijas viedokļa, katrs cilvēks ieņem dažādas lomas. Jā, mans brālis. Tātad, es jums parādīšu vienu ļoti skaistu video. Nē, pagaid, tā kā es aiziešu, tu varēsi tevi. Nē. Jā. Kamēr man vēl cilvēks skatās. Cik tev skatās? 6. Jā, Haidī. Iepazīsties. Jā. Redziet, cik smuki. Nē. Var redzēt mūsu sakārtoto māju. Jā, viņš bija tik masa. Pa kur brīdi viņš izauga? Ko viņi raksta? Kaut kā raksta? Bon appétit. Ui, nē. Viņš man klēpī gulēja. Tā mantiņa pazudusi. Viņš jau izstaigāt nemācēja. Nosvars? Jā, viņš Jā, nosvērs. toreiz viņš tik šlaikā. Jā, tas ir mans sunīts kādreiz. Tā kā bija jauns. Tiekamies jau nākamreiz. Vienkārši tik mīlīgs Nē, bet video. šitais bija labs video reāli. Jā, nu es nesaprotu, kāpēc viņam tik maz, kāpēc tik maz skatījumu. Viņu tas video ir reāli tāds. Tas ir viens no maniem pirmajiem tādiem video, ko es vispār montēju. Jā, tas ir Jorke. Tas video ir reāli tāds baigi naivs, tāds pīlīgs. Jā, tas vēl tā mūzika fona. Jā, tad ir Ah, Nē, es
rīta rutīnā bija, viņš jābija. Nu, viņš daudzos video. Mums ir... Jā, viņš man vēl ir, viņam ir 2 gadi. Jā, pēc suņa Ej uzlādēt На канале Перископ ТВ. 1%. Pēc suņa gadiem 16, tev telefonam 1%? Nē, kādam citam. Pēc suņa gadiem 14 jau. Nu jā, bet rēķini pagājuši kāds laiks, te jau tagad kāds 17. Jā, es izrēķināju, kad ik pēc... Pusotra mēnesis. Jā, viņam bez mazai paiet gads. Kāpēc YouTube top 100? Man nav YouTube top 100. Kāds YouTube tups? Nē, man vienkārši nosaukums ir YouTube top, un tad ir tas emoji 100, bet nu, tas vienkārši tā. Man ir 23%. Tāpēc, kad man bija te atjautības uzdevumi par manu kanālu. Nē, bet nu, ko es gribēju teikt, jā. Es aizmirsu, ko es gribēju teikt. Par to video? Man liekas, ne par to. Jā, tā ka jā, cilvēki, jūs ir to, kas pirmie uzzina man tādu ideju. Tā kā vienu. Nu, ko jūs rakstat? Es runāju, netraucējiet man runāt. Ko viņi raksta? Atā. Nu forši aizēja. Jā, tātad viens video vasarā, ko es ceru ar kādu kopā uztaisīt viņu Jorki. Nē. Jā. Viņš būs šausmīgi sarežģīts, bet ja tas izdosies, viņš būs tik efektīvs. Un galvenā lomā nebūs ne kate, ne es, Bet bumba. bet Jorki. Tur. Jā. Tas par to, kad Jorki tur skrien, jā? Jā. Jā, bet man radās nedaudz savādāka ideja ir... Bet tu tajā video kliši nebūsi. Vai arī nē, tu varēsi būt. Man ir jābūt, jā. Jā, tu būsi sākumā. Jā, bet cilvēki, jā. Ja jūs man dzirdat, uzrakstat jebko ātri. Kaut ko viņi dzird, vai arī kaut ko jautā. Nē, tas ir kaut kāds BNTD, Nē, labi, ko jūs domājat? Čava kājiet. Nē, ko jūs domājat par māsas Katrīnu un Dīti pēdējo daļu? Tu esi dīvains. Nē, nu jautājums ir, ko jūs domājat par māsas Katrīnu un Dīti pēdējo daļu? Tu parunāji, ja? Es scenāriju viņam rakstīju, es katra bišķi pielāgoju, bet nu tā scenārijas tas ir mans. Ko jūs domājat? Man interesē. Jūs neko nedomājat. Viņa varbūt vispār nav redzējuši, jo tur viena meitene bija, kas man gadu. Nu, ko viņi raksta? Viņa ir forša. Kas ir forša? Drošiem video. Nu, es redzu, Melanči, ka tu pievienojies visu laiku. Vienojas klāt. Un stilīga. Tu runā par to video vai pa ko es nesaprotu? Jā, par ko tu runā, lūdzu, tagad? Varbūt tu runā par manu māsu, varbūt tu runā par kaut kādu saziņu. Kāpēc? Kas ir viņa? Viņa ir arī reperis it kā. Jā. Paskaties, kāpēc cilvēki Ko šitā raksta? nerāda pīs par Katrīnu dā? Kā pīsi šitā. Jā, kāpēc par Katrīnu pīs? Kāpēc šādi nerāda? Tāpēc jau īstenībā tas ir cēlies no angļu, franču 100 gadu kara. Jo angļu lokšāvēji, loku tu šauji ar šitiem 2 pirkstiem, viņi teica, franču bruņinieki, māja teica, tā vai gribat, nāciet, ņemiet tos pirkstus, jo ja tev nocēm pirkstu, nevar šāds loku. Un tie garie lokšāvēji baigi smago zaudējumus radīja franču bruņinieki. Nu, tur pusi no bruņniecības izkāva. Mums šitais basketbolā, ka mēs spēlējām klases, tad mums nozīmēja ragi. Jā, tas viss ir nozīmē ragu, un tāpēc tas ir, ko tas nozīmē. Jā. Bet galvenais ir, kā tu vadi bumbu, ragi. Jā. Pirmais, otrais, kā nav nekas sarunāts, bet pirmā mums bija kombinācija. sarunāts. Ragi. Mums bija sarunāts. Nē, nu no otras, ka
Peace, tas nav īstenībā, tas ir Victory vairāk. Jā. Jā. Vairākas nozīmes ir. Skatoties periskopu šodien, jūs palikāties pēc bišķi gudrāki. Kā redzēt, jā. Un ja jums kāds jautās, kad ir mēs populārākais video, jūs varēsiet atbildēt. Tas ir nevajadzīgs fakts, bet fakts par Victoriju Pīsu vai kā viņi tur kā gribat saucat, tas jums noderēs dzīvē. Ballītais tā ir laba saruna, kad neārts klusums. Nē, kā tu izmet kaut kādu šitādas pāris faktiņus un viss domā, viņš ir diezgan zinošs. Bukta pierē. Jā. Viņš ir diezgan zinošs, viņš ir interesants cilvēks. Labi, es eju uz treniņu, jo tā viss skatītāji, cik tev viņi tur ir. 3, 2. Cik tev bija kopā? Lielākais. Kopā šo tiešādi skatījušies 3-5 cilvēki, bet mans lielākais bija 16. Čau! Vispār es domāšu tiešādi beigt, jo, cilvēki vairs īpaši neskatās. Jāpaskatās, vai man ir izmaiņas. Nebeidz. Labi. Piek. Miegs nāk. Jums arī miegs nenāk. Miegaini iet. Tu skaties labi. Forši mums ir vēl piekdienas izmaiņas, nevis pirmdienas uzlikts. Tā. Jūs piedalījāties lielajā talkā? Ak, nē, mana henna ir nogājusi 6. klasē. Starp citu, es izdzēsu no telefona ask.fm un draugiem.lv un es draugos vienkārši. Es varu tikpat kā nē, priekš kā man viņu vajadzīgi. Es ieju pa laikam, lai atbildētu uz vēstulēm, man ir 5 vēstules. Tā gan vienmēr notiek. Dažreiz tas ir. Es skatos tavu video, Jā, forši. Jā, forši. Cilvēki, kas uzraksta tikai čau, kāpēc jūs tā darat? Es atbildu čau, un tad jums liekas, kad es pati esmu uzrakstījusi pirmā čau. Kas tas bija par jautājumu? Kāds mans uzvārds, es pateiktu Mežiela. Tie nav sarkani. Katrā dienas apgaismojumā tie izskatās savādāk. Šobrīd viņi izskatās reāli sarkani, reāli sarkani. Bet viņi ir krāsoti violeti, kas dažās reizēs izskatās arī rozā. Kā redzat, Mežiela. Ir viena meitene, kas uzraksta čau, es viņai atbildu čau, un viņai tāds čau, kā iet? Un man tāds labi. Viņa pajautā, ko dari. Es atrakstu atbildu uz vēstulēm, un viņa tāds, uz kādām manām? Bet ko tu īstenībā dari? Kāpēc neko neatraksti? Es zinu, neizskatās. Jā, tā varētu būt, jo man vairs tagad novelk brilles, man tāds. Pagai. Kā lai es jums parādu, ka tie ir violeti? Pagai, es zinu. Es ieslēgšu dabiskāku apgaismojumu, jo tas skaitās dabiskāk.
redzi? Violeti. Violeti. Jā, redzi? Ir violeti. Saka, katrā apgaismojumā savādāk. Ieslēdz atpakaļ šito. Dažbrīd violeti, kā sarkani. Vēl ir rozā, bet tos es nevaru. Nē, nu, tie rozā. Redz, piemēram, pieliek pavisam violeti. Stimā krūti. Ja kā tu gribi violetas mats, tu pieliec gaismu. Uztais selfiju, jā. O, tā dīvaini. Spēr. Kā būtu, ja es taisītu tā kā video. Man būtu šāds te. Man būtu jātais video, lai šī gaisma līdzēt. Man būtu jātais video šī tuvu. Čau visiem! Mani sauc Katrīna. Un es ar sevi neredzu. Dejojam. Uztaisam muzikālī, ne? Labi. Man rīt ir 8 stundas. Nē, 7. Vienkārši man pirmā. Nevis nenotiek, bet, vēlais rīts. Tātad, man uz skolu gribas dēļ draugiem, bet ne mācīties. Vēl kādi jautājumi? Ko mēs varam darīt? Jums būtu interesanti skatīties, kā es guļu? Domāju, ka nē. Tāpēc, kad es jau no vasaras gribēju krāsot, un beidzot man tas izdevās, es jau kuro reizi krāsoju. Tāds jūt, kad it kā tas pirmā reizi redzējuši, ka tas ir krāsojis. Nē, nav man ombrē. Nē. Man dabīgā krāsa te augšā. Dabīga. Tāda brūna. Man ombrē ir apakšā tā kā zem tās, izbalināt galu, lai varētu labāk redzēt lai labāk nokrāsotos. Vēl kādi jautājumi? Rīgā. Kur jūs dzīvojat? Šodien taisīju tiešēdus, mazgāju logus. Ko es vēl ēdu? Jā. Un ko jūs darījāt? Smiltenē, Sigula nav forši. Smiltenē.
Braukāju ar motociklu forši. Es ar Peniju pa māju pabraukāju. Čau! Atkal, jā. Atkal ir apstākļa vārds, to es esmu iemācījusies. Vismaz man tā šķiet. Bija ciemās un brauca Penībārdas šodien dzīvojas arī. Sēžu Facebookā. Man arī ir Penībārda, būs jāiet kopā braukāt. Man ir klases biedri, lai varētu to izdarīt, bet, varbūt kādreiz, jā. Kāpēc gan ne? Kā mans telefons vienkārši neko pats pagriezās. Un, jā, es to izdarīju, es esmu tāda māca. Jā, jau sen. Tāpēc jau es tā iztiešraidi un es atceros, kas man jādara. Jāsaraksta scenārijs. Mīļākā youtubere, tieši meitene un latviešu. Vai tā kā var arī citas valsts. Man vispār meiteņu youtuberi ne. Latviešu? Jā, latviešu. Latviešu varētu būt Anna Led. Bet vispār, tā nē, bet, varētu būt, kad Anna Led. Un kāda ir tavējā? Jā, nav vainas. Pat cik es viņu personīgi pazīstu, es nemaz negribu neko tādu sliktu teikt. Katram ir savādāk gaume. Un tur neko nevar darīt, tur nevajag, piemēram, pārmest, ja vienam patīk, vienam nē. Jo, jā, es viņu zinu. Es viņu nesen atradu. Un jā, viņa īstenībā ir šitais. Viņai... Kā tas saucās? Es aizmirsu. Viņai ir...